Pat slikta sistēma vienmēr pārspēja labu cilvēku. Šos vārdus teica kvalitātes vadības aizsācējs Edvards Demings. Kā notiek Latvijā? Latvijā organizācijas visbiežāk paļaujās uz labiem, centīgiem, motivētiem cilvēkiem, tomēr organizācijai nobriestot un augot, vai arī saprostot, ka vajadzētu augt. Patiesība par sistēmu nozīmību kļūst aizvien aktuālāka. Kādā veidā uzbūvēt organizāciju kā sistēmu? Kādā veidā uzlabot esošos procesus? Kādā veidā būtiski paaugstināt organizācijas ražotspēju? Kādā veidā organizāciju uztaisīt darītājiem draudzīgu vai arī klientam draudzīgu? Kādā veidā optimizēt pārdošanas organizāciju? Vai arī kā organizāciju darīt noturīgāku pret ārējiem satricinājumiem un riskiem? Ja kā īpašnieku, kā organizācijas vadītāju vai kādas funkcijas vadītāju tevi nodarbina šie jautājumi, tad 29. maijā aicinu tevi uz vadības konferenci Foghorn – organizācija kā sistēma, kurā Latvijā pārmaudīti, spēcīgi, sevi pierādījuši profesionāļi stāstīs un dalīsies par principiem, paņēmieniem un savu pieredzi, kā organizācijas darīt lielākas, stiprākas, stabilākas un plaukstošākas. Tiekamies 29. maijā.